Balva par ieguldījumu cilvēka ilgspējīgā attīstībā tiek piešķirta, lai godinātu iedvesmojošus cilvēkus un izceltu sociālās atbildības piemērus uzņēmumu un organizāciju vidū Latvijā. Balvu cilvēka ilgspējīgai attīstībai kopīgi organizē Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā, ASV vēstniecība Latvijā, Latvijas Pilsoniskā alianse un Baltijas Amerikas Brīvības fonds. Balvu pasniedzam šogad pirmo reizi, bet plānojam, ka tas kļūs par ikgadēju iniciatīvu. Es vēlos īpaši uzsvērt, ka rīkotāji apzināti izvēlējās human development latviešu valodā tulkot kā cilvēka ilgspējīgā attīstība. Latvijā oficiāli pieņemta termiņa tautas attīstība vietā. Raugoties uz cilvēka vispārējo labklājību kā attīstības mērķi, mūsuprāt, cilvēka ilgspējīgā attīstība vislabāk pauž jēdzienas būtību. Cilvēka ilgspējīgā attīstība nozīmē katra cilvēka maksimālo iespēju apzināšanos, to novērtēšanu un prasmīgu izmantošanu. Zināšanas, veselība, dzīves prieks un brīvība piešķir cilvēka dzīvei dziļāku un plašāku dimensiju un dod katram iespēju sasniegt savu personīgu iespēju maksimumu. Kad pirms aptuveni gada viens no Amerikas Tirdzniecības palātas biedriem, Hamīds Ladjevardī, kurš šovakar ir šeit, nāca klajā ar ideju veidot balvu, lai godinātu Latvijas cilvēkus un organizācijas, kas sekmē cilvēka ilgspējīgu attīstību. Mūsu valde to tūlītās uzņēma atsaucīgi. Apspriežoties, kādēļ šāda balva būtu nepieciešama, tieši šodien guvām tūlītēju vienbalsīgu atbalstu šīs idejas realizēšanai. Daži no iemesliem, kādēļ mēs nolēmām veidot balvu konkursu par ieguldījumu cilvēku ilgspējīgā attīstībā. 1. Latvijas ekonomiskā izaugsme un labklājība balstās uz cilvēkiem un viņu prasmēm, zināšanām, spējām un talantiem. Mēs nevēlamies tādu ekonomisku izaugsmi, kas atstāja novārtā sabiedrības galveno resursu un dzinējspēku – cilvēku. Cilvēka kapitāls, mūsuprāt, vēl aizvien ir pārāk zemu novērtēts resurs, kam jāpievērš daudz lielāka uzmanība un jāiegulda tā attīstībā. Bez cilvēka kapitāla nav iespējama ekonomiskā izaugsme. Mēs vēlamies dzīvot valstī, kurā dzīvo veselīga, apmierināta un nodrošināta sabiedrība ar augstāku ienākumu vienlīdzību. 2. Iniciatīva kalpo kā atbilde uz demografiskajiem izaicinājumiem, kas ir nevien Latvijas, bet visas attīstītās pasaules problēma. Tomēr Latvijā strauji samazinās iedzīvotāju skaits, gan negatīvā dabiskā pieauguma, gan emigrācijas dēļ. Turklāt, iedzīvotāju veselības stāvoklis ir samērā zems salīdzinājumā ar daudzām ES valstīm, un šos drūmos secinājumus papilda gan Eiropas Savienībā visaugstākais nevienlīdzības rādītājs ienākumu ziņā, gan viens no augstākajiem rādītājiem institucionālās aprūpes iestādes esošo bērnu īpatsvaru ziņā. Demogrāfiskie riski būtiski samazina valsts ekonomiskās izaugsmes perspektīvas. Ko darīt? 3. Uzskatām, ka ir jāveic ilgtermiņa ieguldījums cilvēku ilgspējīgā attīstībā un ar to saprotot veselības aprūpes, bērnu labklājības un izglītības visā mūža garuma kvalitātes uzlabošanu. Mums ir jānovērtē un jāizceļ savi talanti. Mums visiem spēkiem jācenšas samazināt ienākumu nevienlīdzību, jāuzlabo darba spēka kvalitāti un produktivitāti,
sekmējot iedzīvotāju maksimālo iekļaušanos darba tirgū un tādējādi veidojot ekonomiski un sociāli stabilu vidusšķiru. 4. Mēs izveidojām balvu par ieguldījumu cilvēka ilgspējīgā attīstībā, lai veicinātu cilvēka ilgspējīgu attīstību un sekmētu Latvijas iedzīvotāju labklājību. Un 5. Mūsu mērķi ir iedvesmot sociālās atbildības iniciatīvas, vairot cilvēku ilgspējīgās attīstības nozīmi Latvijā un godināt cilvēkus un organizācijas, kas sekmē cilvēka ilgspējīgu attīstību. Šodien mēs redzam brīnišķīgus piemērus tam, kā atsevišķi indivīdi, organizācijas un uzņēmumi ar pārliecību, mīlestību un nesavtību veic šo darbu, veido Latviju par labāku vietu, kur dzīvot, mācīties, strādāt un veidot ģimenes. Mēs esam ārkārtīgi priecīgi un dziļi aizkustināti